Sveiki, skatītāji! Šis ir Runā TV, un mēs esam klāt ar pirmo raidījuma epizodi. Jūsu raidījuma vadītājs Alks Juris Un Aiga. Un sāksim mēs ar nedēļas jautājumu. Mēs uzdevām jautājumu RSU studentiem par to, kā sauc studentu radio un ko nozīmē tā nosaukums. Aiziet! Runā skaļāk. Runā skaļāk? Jā. Radio runā skaļāk. Runā skaļāk. Runa skaļāk. Runā skaļāk, pieņem, ka... Runā skaļāk. Kāpēc tāds nosaukums runā skaļāk? Par to neesmu domājis reāli. Pats strādāju, bet... Ļoti skanīgs nosaukums arī. Tā kā izsaka savu viedokli, ja tev kaut kas sakrājies, var mierīgi doties un pateikt to, ko tu domā. Par aktuālām tēmām. Jā. Priekš studentiem. Nu, aicinājums teikt, ko domā, jā, neklusēt. Arī dzirdēt citus. Es labi jautājumu. Es nezinu. Tā ir vieta, kur studentiem izteikt savas domas, ka viņus kāds arī izdzirdēs ar šī radio palīdzību. Lai studenti varētu izteikt kaut kādas savas domas, par ko viņi domā, man liekas. Ja godīgi, tad precīzi nepateikšu, bet tas ir tā kā aicinājums studentiem iesaistīties un izpaust savu viedokli un savu sakāmo. Nav nejausmas. Lai visi studenti varētu izsakt savas domas? Ka nepaturēt sevi un izpausties. To, kas sakāms. Paldies. Nu viss. Kā tev patika atbildes uz jautājumiem? Super! Fantastiski! Bet uzskatītāji paliec līdz raidījuma beigām, jo tad redzēsi vēl vienu sižetu par Runā skaļāk mūsu studentu radio. Bet pirms tam par fukšiem. 12. oktobrī RSU sporta klubā notika pirmkursnieku iesvētības. Paskatīsimies, kā viņiem gāja. Šodien ir vispretīgākā lieta. Šī! Garšīgi? Nē! Vai jums ir nojauta, kas tur ir vispār? Tikko stāstam. Viestur, lūdzu, pastāst, kas tur iekšā. Tātad uz kečupu bāzes mēs taisījām, tad mēs ielikām iekšā, pievienojam, vārījām, tad mēs pievienojam tunci, tad mēs pievienojam brētliņas, un tad mēs tālāk pievienojām šprotus, tad bija sautēta gaļa, cūgaļa un lielopu gaļa, 1 burka bietes, 2 burkas skābenes, baklažānu ikri, tad vēl bija, kas bija vēl? Notiecīgi, rozīnes, gandrīz kilograms rozīnes, kilograms auzu pārslas, nedaudz grūbas, jā, cukurs lielos daudzumos, etiķis, un palielam arī visu. Nebēr neko vēl pat? Nu miltus mēs, lai tā, lai biezāks. Jā, lai biezāks, pareizi. Ēdams? Citu, mums bija 2 čaļi. Mums bija 2 čaļi, kuri es viņiem piedāvāju specbalvu par to, ka viņi apēdīs 15 karotes. Viņi apēda, un par to es viņiem piedāvāju specbalvu. Es viņiem, ja tādu nelielu šotu ielēju, redziet, kā šādas izstāsta. Sveiki, puiši! Vai esat gatavi šodien visiem pārbaudījumiem? Tieši tā! Jā! Vai varat panest kādu? Jā! Tieši tā! Šīs 2 vietas zemais starts. Tas bija visgrūtākais. Mums jau tikai pagaidām šis ir kurš 6. Paga 1, 2, 3, 4, 5. 5. vēl tikai ir punkts. Visvaršāk bija bučot cūku. Jā. Vai esat gatavas smērēt drēbes un bojāt frizūras? Jā, jau sasmērēju. Tāpat tās rācis. Lūdzu, pastāstiet, kā šodien norisinās šis pasākums? Manuprāt, ļoti veiksmīgi norisinās. Visas grupas sadalītas, ļoti veiksmīgi virzās pa visiem posmiem, bez aizķeršanās, un, manuprāt, pirmkursniekiem ļoti patīk. Mēģinām viņus, tā teikt, audzināt stradiņu garā, un tā teikt, lai viņiem ir kaut kādi pārbaudījumi, un lai viņus sagatavot mazliet vairāk studijām. Pareizi, vai jūs šobrīd zināt, kura ir vislabākā fakultāte? Šobrīd vēl nē. Drīz būs tad pēdējais posms, tūlīt jau komandas virzās uz saviem pēdējiem posmiem, un tad jau beigās apkoposim rezultātus, un es domāju, ka vislabāko fakultāti arī noteiksim. Visiem, kuras interesē studijas ārzemēs, bija iespēja apmeklēt izstādi Days of International Education Radisson Blu Hotel Latvija telpās. Izstāde norisinājās jau tālajā 13. oktobrī, tāpēc vienīgā vieta, kur jūs vēl kaut ko uzzināsiet par šo izstādi, ir mūsu TV. Skatamies!
Internacionālās izglītības dienas ir lielākā specializētā izstāde Baltijā, kur piedalās vairāk nekā 50 dažādu ārzemju mācību iestāžu pārstāvji. Par to, kas šeit notiek, vairāk jautājām kādai no pasākuma organizatoriem. Šeit notiek ārzemju izglītības izstāde, Starptautiskās izglītības dienas, kurā piedalās 50 dažādu mācību iestāžu pārstāvji. Tad, ja gribētos uzzināt par katru atsevišķi, būtu jābrauc katru skolu, katru universitāti jāapmeklē, bet šī gadījumā viņi visi ir šeit uz vietas un tiek dota iespēja daudz īsākā laika sprīdī apgūt daudz vairāk informācijas, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Mēs parasti šo pasākumu organizējam 2 reizes gadā, vienreiz oktobrī, jo tas ir laiks, kad ir jāpadomā nopietni par akadēmiskajām mācībām, un savukārt pavasarī tad vairāk varbūt, ka tas fokus ir vērsts uz tām akadēmiskajām iespējām, kas vēl tajā brīdī ir pieejamas. Es šeit esmu, tāpēc, kad man interesē kaut kādas mācības ārzemēs, vairāk tā kā kaut kur uz ASV, kaut ko tādu. Es metu tikai otro apli un skatos, ko katra vieta var piedāvāt, bet, Meridian Group jau izstāst tā, ka viņam vienīgiem kaut kas ir minēts par Ameriku, tāpēc uzreiz uz viņiem uzmet acis. Es ļoti labprāt studētu ārzemēs, taču tas ir finansiāli diezgan dārgi, bet vienmēr jau var atrast kaut kāds variants, kā par to samaksāt. Un es gribētu studēt kaut ko saistīt ar filmām vai aktieriem vai mūziku. And we are here today because we want to present our conservatoire to your country and basically to let you know that we do exist. Es pārstāvu Latvijas universitāti, kas ir Somijā. Studēt ārvalstīs vienmēr ir interesanti tādā ziņā, kad tiek iegūt daudz savādāka pieredze kā Latvijā. Es teiktu, ka kvalitāte lielā ziņā atšķirās, jo arī studēt ļoti būtiski, kāda arī ir infrastruktūra apkārt studentam. Cik viegli, kas ir pieejams, un Somija tādā ziņā viņa tiešām varētu teikt, ka perfekta. Nākamā izstāde paredzēta 2013. gada martā. Aicināts ir ik viens mācīties gribētājs. Dārta Leksdiņa, Tomas Tomševits, Runā TV. Mēs esam veiksmīgi nokļuvuši līdz mūsu kultūras sadaļai. Un tajā par nepieradinātās mūzikas festivālu Skaņu Mešs, kas notika 12. oktobrī Palādījuma telpās. Un svinēja savu 10 gadu jubileju. Priekā! Nepieradinātās mūzikas festivāls Skaņu Mešs šogad norisinājās 4 dienas. Festivāla ietvaros Deju mūzikas nakti koncertzālē Palādījuma apmeklēja aptuveni 400 klausītāji, bet uz skatuves kāpa tāda elektroniskās mūzikas pārstāvji kā Code 9, Itāli, The Container, kā arī pašmā Elvija Daniena un DJ Krīt. Skaņu Mešs ir tāds mūzikas festivāls, kur tiek demonstrēts princips, ka var darīt lietas nedaudz savādāk kā ierastajos veidos, ka var mainīt lietas un mūzika, kas tiek atskaņot Skaņu Mežā, tiek piemeklēta pēc tādiem kritērijiem. Kādreiz Skaņu Mešs, ar ko viņš tavuprāt izceļas uz citu pasākumu fonu? Man liekas, ka un tā laikam arī ir, kad vismaz Latvijas mūzikas arēnā neviens cits festivāls neveic tādu elektroniskās mūzikas izpēti un tādas absolūti inovatīvas mūzikas piedāvāšanu. Man gribas teikt, ka Skaņu Mešs tomēr meklē tādus tīraģņus šajā žanrā. Ja mēs to varam par žanru saukt. Un tāpēc tas ir tā interesanti vienmēr to paskatīties, jo viņi jau tā komanda pamatīgi pie tā strādā, un es arī tam uzticos. Par māksliniekiem, kas šo sezonu būtu jāredz koncertzālē Palādījumu, vaicājām tās pārstāvjus. Grimes viennozīmīgi varētu studēt, ja būtu ļoti aktuāli. Un tas pats Kings Charles īstenībā. Un, protams, Garbage. Viennozīmīgi Garbage. Gita Deniškāna, Aneta Fronta, Runā TV. Ja jums ir daudz brīva laika, tad Jurim jums ir ieteikums. Iedomājieties telpu pilnu ar kannām, kurās ir baktērijas. Kas tās pa kannām, kas tās pa baktērijām, jūs tūlītās uzzināsiet. Izmantojot daudzas tehnoloģijas, mēs varam varbūt labāk iepazīt kaut kādus procesus dabā.
arī izmantojot, piemēram, elektronisko mikroskopu, mēs varam apskatīties, kādas tad izskatās tās mazās baktērijas, kuras mēs ar aci nevaram ieraudzīt. Cilvēku radītās tehnoloģiju sistēmas, tīkli, ja, kā viņas padara mums arī dabas procesus, varbūt tās atklāja to, ko mēs nezinām, bet mēs zinām, ka baktērijas ražo elektrību. Izstādē bija aplūkams arī raksts, kas ir interpretācija par maskēšanos un kamuflāžu urbānajā vidē. Apmeklētājiem ir iespēja noklausīties arī dzejas runas performanču mākslas austiņās. Kāda māksliniece ierakstā runā par pielāgošanos, maskēšanos un kolonizācijas laikiem. Tāpat izstādīta arī pa kadriem sagriezta filma, kurā melnādainie un baltādainie cilvēki ir mainītās sociālās lomās. Būtu vērtīgi apskatīties, ko mākslinieki un zinātnieki ir izdomājuši un kādā veidā, teiksim, var ražot elektrību no baktērijām vai arī dažādi kamuflāžas tērpi un kā to var izmantot mūsu urbānajā vidē. Un es domāju, ka cilvēkiem būtu interesanti apmeklēt šo izstādi. Izstāde ir aplūkojama līdz 4. novembrim Rīgas mediju telpā 11. novembra Krastmalā 53, ieeja no Minsterejas ielas. Ulrika Malta, Juris Stoļerovs, Runā TV. Juri, gribi redzēt burvju triku? Ļoti. Lūdzu, rādi. Skaties, tūlīt uz šī galda parādīsies 5 āboli. Wow! Bet nē, šis nav īstais. Ja jūs gribat redzēt īstu maģiju, palieciet, jums to parādīs nedēļas students. Sveiki! Mani sauc Valdis Dakuļs. Es esmu no Viļānu vidusskolas, un šobrīd es uzsācis studijas Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas fakultātē, un es kādu dienu ceru kļūt par ārstu. Un šobrīd es sāku aktīvi darboties maģijas sfērā, respektīvi es Rīgas Stradiņu Universitātē ieviešu maģijas brīžus, kad es staigāju pa universitāti un vienkārši rādu maģiju. Lai gan šī nav man pirmā uzstāšanās, es tomēr ceru pārsteigt jūs arī šajā skolā. Mana maģijas izcelsme vispār tika aizsākta no manas klases biedrenes Tuc TV projekta, kurš tika izveidots manā vidusskolā. Lai gan tur es sāku rādīt savu maģiju, tā tomēr nav viņas izcelsme, jo mana maģija sakņojas jau dziļi manās senču saknēs. Un es domāju, es jūs visus šeit noburšu. Es domāju, es ar pūšanu varu iet nākamais dimensijās, ja vienkārši gumijas izkūst cauri. Sarkanais džokers un melnais džokers. Viņš man tad prasa sekot līdzi, kurš bija pēdējais melnais džokers, melnā džokeri viņš cilvēk apkārt. Kristija, komentē šo situāciju. Tu redzēji diezgan daudz sarkano džokeru, tu redzēji nedaudz melno, bet jūs neredzējāt kalendārīti. Tas viss tagad visu mūžu būs jādomā, visu naktis nevarēšu aizmigt. Bravo! Tagad es jūtos slonda. Būtībā ir tāda, ka es gluži vienkārši kaifoju no viņu sejas izteiksmēm. Man ļoti patika iepriekšējais. Juri, runā skaļāk. Par maģiju, par runā skaļāk. Par to arī nākamais sižets. Pirmdien, 22. oktobrī Rīgas Stradiņu Universitātē notika Radio Runā skaļāk oficiālais 3. sezonas atklāšanas pasākums. Visas dienas garumā jaunās radio ētera personības prezentēja ieskatu savos raidījumos, taču veterāni turpināja iesākto. Visus klātsošos pārsteidza krāšņais uguns šovs. Norisinājās konkursi un studijā viesojās Gints Bude un Renārs Zeltiņš. Trešā sezonas mērķi ir panākt lielāku auditoriju un arī lielāku atpazīstamību studentu vidū. Tas ir viens no mērķiem. Otrs mērķis ir tomēr iepludināt studentu darbus radio ēterā, tā teikt. Šo sezonu būs savādāk tas, ka, protams, jauns vadītājs. Un otrkārt tas, ka daudz jaunu cilvēku ir ieplūduši atkal radio. Un tas ir labi, būs jauns pārraids, būs jauns kontents. Manuprāt, tā ir lieliski iespēja šis studentu radio, kur izmēģināt sevi, savas prasmes, un varbūt kāds, kurš nemaz nebija iedomājies līdz šim, ka viņš varētu būt iesaistīts radio, pēkšņi apjautīs, ka viņš grib būt tajā vidē. Gunta Kalvīte, Aiga Zviedra un Simona Šjadita. Runā TV. Šai reizei tas arī viss. Ar jums bija Juris un Aiga.
Tiekamies nākamnedēļ. Fukšu iesvētības. Un tad otrs viņas pamēģināt izrunāt vienkārši savu. Mēs jau runājam? Un tad viņi prasa, tu visu pateici? Nē. Un tad te nekā nav, vai ne? Tu redzi. Pū! Tālāk par pusi.